Kas tu? Labdien! Negaidīji? Kādēļ tu tik ilgi pie mums neatbrauc? Šodien tas ir bīstami. Tava ierašanās vai briesmīgi satrauc man sieva. Viņa mani neredzēs. Es ienācu tur pa sētas pusi. Lidošos prom. Esmu norūpējusies. Vai esi vesels? Kādēļ tik ilgi nebija pie mums? Sieva jau tāpat ir aizvainota, gandrīz mirst, bet tu ierodies šeit. Šodien tas ir vieglprātīgi un necilvēcīgi. Bet ko gan lai es būtu darījusi? 2 nedēļas tu nebija pie mums. Uz vēstulēm neatbildēji. Esmu pavisam nomocījusies. Es domāju, tu šeit neizturam ciet. Es slims, nomirs. Nevienu nakti nevarēju mierīgi gulēt. Tūlīt aiziešu, bet saki mums, vai esi vesels? Nē. Esmu nomocījies. Cilvēki man nopis galvu. Pietrūkst spēka. Un tagad vēl tu. Tas ir slimīgi. Nenormāli. Esmu vainīgs, dziļi vainīgs. Kā tev patīk runāt briesmīgas un nožēlojams lietas? Tu esi vainīgs? Jā? Vainīgs? Nu, tad saki, ko esi nodarījis. Nezinu. Tā nav nekāda atbilde. Katram grēciniekam jāzina, kāds ir viņa grēks. Vai esi nav viltojis, vai? Tas nasprātīgi. Vai esi vainīgs tāpēc, ka vairs nemīli savu sievu? Varbūt. Cilvēks nevalda pār savām jūtām. Tu negribēji, lai šī mīla beigtos. Vai esi vainīgs, ja viņi redzēja, kā es tev atklāju savu mīlu? Nē, tu negribēji, lai viņi redzētu. Tā tālāk un tā joprojām. Iemīlēja, izmīlēja, nevēl par savām jūtām. Visi tie šaubaliski vārdi novēl tādas frāzes, ar kurām nevar palīdzēt. Kur dinoši ar tevi runā? Cik labi uzgleznots suns. Vai tas no dabas? No dabas. Viss šis mūsu romāns ir kaut kas banāls un modrās. Viņš bija pagušas, zaudējis pamadzem kājām. Tad parādījās viņa garā mūža spēcīgi. Sniedz viņam roku, lai palīdzētu. Viss tas ir skaisti, bet līdzinās patiesībā tikai romānos. Bet dzīvē. Dzīvē notiek tāpat. Redzu, cik smalki tu pazīsti dzīvi. Manas galvas tev ir rada godīgas bailes. Tu iedomājies, ka esmu gandrīz vai Hamlets. Bet, manuprāt, viss šī mana psihopātija ar visām tās spiedām būtu tikai labi viela izsmieklam. Un vairāk nekas. Par manu ākstīšanos vajadzētu smieties ne puši plīstot, bet tu sāc palīgā glābt, izdarīt varoņdarbu. Cik šodien dusmīgs esmu sevi. Jūt, ka mans šīs dienas saspriegums tāpat tev ir beigsies. Vai es kaut ko salauzīšu, vai arī... Jā, tā gan. Salauz kaut ko, sāc kliegt. Zini, tu dusmojies uz mani. Es rīkojos muļķīgi iezdumās šeit. Nu tad kliedz taškamās mani. Piespēr kāju, sāc dusmoties. Nu! Jā, cik? Lieliski. Šķiet, mēs sākam smaidīt. Esiet tik labs, vai jums nav tikt vēlreiz pasmaidīt? Esmu ievērojis to, ka tu sāc mani glābt un prātīgi pamācīt, tavu seju kļūst naivu. Pārliek naivu un redzot, ka tik liela tā it kā tu skatītos uz kameru. Naivs vīrietis ir muļķis, bet jūs, sievietes, nevaram, protams, izrādīt tik mīļi, sirsnīgi un ne pavisam tik muļķīgi kā liekas. Taču kas jums visām par modu? Kamēr vīrietis ir jautrs, vesels un spēcīgs, jūs nevēltāt viņam nekādu uzmanību. Bet tik līdz viņš sāk gausties, slīdēt lejup, jūs skaraties viņam kaklā. Vai tad būt par drosmīgu un spēcīgu cilvēku sīvi ir sliktāk, nekā būt par slimnieku kopēju pie kāda raudulīga neveicinieka? Sliktāk. Kāpēc? Darīts to nezināja, cik tā viņš būtu sadēvis uz frāziem.
drīz dzims tikai gauduļi un psihopāti. Vīrieši daudz ko nesaprot. Katrai meitenei labāk patiks neveiksmīgs nekā laimes bērns. Tad, kas sievieti valdzina darbīgā mīlestība, saprot? Darbīgā. Vīrieši ir aizņemti savos darbos, tādēļ mīla viņiem paliek 3. vietā. Parunāties ar sievu, pastaigāt ar viņu dārzā, patīkami pavadīt laiku, paraudāt pie viņas kapu. Un viss. Bet mums mīlestība ir pati dzīve. Es tevi mīlu, tas nozīmē, ka es sapņoju, kā izdziedināšu tevi no skumjām, kā iešu ar tevi līdz pasaules malai. Ja tu kāpsi kaldā, es arī kāpšu kalnā. Ja tu bedrē, es arī bedrē. Man, piemēram, būtu liela laime visu nakti pārrakstīt tavus papīrus, vai arī sargāt, lai tevi kāds nepamodina. Vai arī kopā ar tevi ar kājām nostaigāt 100 vērstas. Atceries, reiz pirms 3 gadiem tu kulšanas laikā ienāci pie mums, aplatējis, iededzis, nomocījis un palūdzi dzert. Es tev atnesu glāzi, tu jau gulēji aizmidzis uz dīvānu, kā nosists. Un tu pie mums nogulēji 12 stundas, bet es visu laiku stāvēju aiz durvīm un sargāju, lai kāds neienāk. Man bija tik labi. Saprot, jo vairāk pūliņu, jo mīla labāk, tas ir, jo spēcīgāk mēs to izjūtam. Darbīgā mīla. Jā. Tā ir sērga. Meitenes filozofija. Vai varbūt tam tā jābūt? Daudz viņa zina. Šur godvārds esmu godīgs cilvēks. Es sprieku pati. Man vienmēr patika filozofēt, bet nekad savā mūžā neesmu teicis. Mūsu sievietes ir samaitātas, vai sievietes ir maldu ceļus. Es biju tikai pateicīgs, un vairāk nekā. Vairāk nekā. Meitnieki man labāk, cik tu jocīgi. Smieklīgs muļķis. Nulsina pareizniecīgos ļaudis caurām dienām gaužos bū. Bet te, protams, es sabi aizmirstamies. Jā, laiks doties prom. Aidos, vai tavs godīgais acis nav pateicis Annai Petrovnai, ka esmu šeit. Paklaus man. Ej tagad pie sievas un sēdi. Jāsēž gads. Sēdi gadu. 10 gadus. Sēdi 10 gadus. Izpildi savu pienākumu. Vēdājies, lūdzu viņai piedošanu un raudi. Tā vajag. Bet galvenais neaizmirsti darbu. Atkal man tāda sajūta, kā es būtu sēdis mušņš. Atkal. Nu, lai radītājs tevi pasargā, par mani var nemaz nedomāt. Pēc 2 nedēļām atrakstu kādu rindiņu, arī par to teikšu paldies. Bet es tev rakstīšu.